Sveicināt. Nezinu, kā lai sāku. Droši vien video veltīts visiem tiem, kas dzīvē varbūt tās apzinājušies, kad, varbūt tās laiks beigt dzert, vai pietiks dzert, vai kā, nezinu. Es varētu mēģināt kaut kā izstāstīt savu dzīves stāstu, to dzeršanu ar to visu. Nekas tas labs nav. Priekš ģimenes, priekš sevis, priekš darba. Dzeršana, jā, varbūt tās uz mazu brīdi dot tev kaut kādu relaksiņu, tādu atelpu no tā visa, bet kādu gandarījumu varbūt tās, es nezinu. Bet, ja tā dzeršana, kā var pateikt, traucē tavai dzīvei, tā, kā pateikt, ierobežo tevi, ka tu esi atkarīgs tikai no tā, ka tu bez tā nevari. Pat bez tā niecīgā aliņa, pat tu nevari iztikt dienā. Tas ir sūdīgi vajadzīgi. Tas ir alkoholisms. Es to kādreiz nebiju apzinājies. Es tā domāju, kas tur viens āleņš, tu ko tur. Tur viens, tur otrs, tur trešais, ceturtais. Tur kas tas jau tik āleņš, ko tur. Īstenībā tas ir. Tā ir baigā bedra, kuras grūti tikt ārā. Tas ļoti slikti ir. Galvenais ir sākt ar pašam tā apzināties. Kad, jā, tu esi alkoholiķis, tā, Tie, kas to neapzinās, tur saka, tur viens āliņš, 2 āliņi dienā, nē, tas ir alkoholisms. Tiešām, tic man. Tas ir ļoti liels alkoholisms. Tas ievelk. Tu vispār pat dienu nevari saskatīt, sākt. Labi, tu vari uzsākt to dienu, jā. Viss, normāli, tu paēd brokastis, jā, viss tur tā, jā. Bet pēc tam tu jau sāc domāt, mošku vienu āliņu iepist, kas tur viens āliņš, Kas tur nav? Piedodiet, atvainojiet. Es pīpēšu šī video klipā, bet, mazajiem bērniem neskatīties. Tā kā atvainojos jau iepriekš. Bija laika labi, jā. Es nedzēru 5 gadu. Un
Es nesaprotu, kādu iemeslu pēc es to atkal atsāku darīt. Nu, jau es to daru jau 3 gadi. Jā, 3 gadi vairāk varbūt tās. Nu, es tā nepiefiksēšu īsti. Īsti laimīgs es nav. Vienkārši kaut ko pa tiem 5 gadiem biju sasniedzis. Daudz, jā. Tā visi domā, ko tur var sasniegt, ko. Daudz bija sasniedzis. Viss bija ģimenes, labvēlība, viss bija, kamēr nedzēru. Bet, nezinu, kas toreiz pamudināja. Pēc tiem 5 gadiem pielikt to glāzīti pie mutes, bet, Principā es to nožēloju, ka es izdarīju. Tagad nespēju tikt no tā vaļā. Tagad burtiski katru dienu ir vajadzīgs āliņš. Vajadzīgs vēl kaut kas, Ģimene ir neapmierināta. Galvenais, kas ir bērni. Padomājiet, lūdzu, par saviem bērniem. Es te netaisos nekādas psiholoģijas tēmas izveikt vai neko. Bet, tas ir ļoti slikti. Alkohols neko labu dzīvē nedara. Kāds varētu pateikt, ko alkohols viņam labi izdarīs. Jā, labi, varbūt tās iepazīšanās ar meiteni kaut kādu, tur tā. Bet ne vairāk. Pasakiet vēl kāds kaut ko. Jūs droši varat rakstīt komentārus. Es varētu palīdzēt, bet vajag mani ieklausīties. Kā beigt dzert un nelietot alkoholu vispār. Ja tu esi tam gatavs, tad skaties to video tālāk. Vienkārši es gribu palīdzēt citiem cilvēkiem. Palīdzēt, kas ir iespējams tālāk, kas ir iespējams bez alkohola, kas ir iespējams vispār, superīgi. Cigareti nodas sadar. Kodēšanās, es uzreiz varu pateikt, tas ir garām. Tas ir īslaicīgs moments. Tev vajag narkologu palīdzību. Narkologu palīdzība arī ne jebkura katra. Bet tev vajag atrast kopīgu saikni
ar to narkologu. Rīktīgi izrunāties ar viņu. Man bija narkologs, jā. Bet es nezinu, es tagad viņu nevaru atrast. Nu. Es pats gribu braukt ārstēties, pats gribu darīt. Es esmu braukājis pie dažādiem narkologiem. Neviens man nespēja palīdzēt. Varbūt tās tāpēc, ka es sev nespēju palīdzēt. Jo es nedzirdu nevienu narkologu. Tikai es dzirdēju viņu. Es nezinu, kāpēc viņš pazudis vispār. Tāds Ilmārs Mičulis bija kādreiz. Viņš man neko nedarīja. Viņš man vienkārši apskaidroja visu to situāciju, visu to, un palīdzēja saprast dzīves jēgu. Neviens man nepiespieda beigt dzert vai ko. Ja piespiež beigt dzert, tas ir galīgi garām. Neviena dēļ tu nebeigsi dzert. Un tev saka, beidz dzert, tur, sieva tev saka, beidz dzert, nē, mēs šķirsimies, zini? Tas vēl vairāk uzjundīja kaut kā visu. Nedēļ viena tu nebeigsi dzert tikai dēļ sevis. Vajag to saprast tikai sev. Tad, kad tu sapratīsi to, ka, to es nevaru, to es nedrīkst. Tad tu vari mēģināt iet atrast narkologu. Viņš tev palīdzēs. Viņš tev izrakstīs tabletītes, lai tev vieglāk ir tas viss, aizmirst visu to, nejusties vientuļi. Jo alkohols, kas ir? Alkohols jūties tā kā viņš tev ir sabiedrotais, kas tev ir nepieciešams katru dienu. Bez viņa tu nevari iztikt. Īstenībā tā nav. Tu ļoti labi bez viņa vari iztikt. Tā kā, labākais variants ir sākumā atrast sevi pašu. Ne pēc viena piespieda, ne pēc kā, jo tas nelīdz. Ja tev kāds piespiež vai ko, nelīdz tas. Labi, tu vari aizbraukt nokodēties, jā. Tāpat tā kā es izdarīju, jā, vienreiz. Un kas tad līdzēja? 2 nedēļas. 2 no 7 akdams atkodējies, Bet es kā es izdarīju? Es nolēmu pats sev. Man pat ne sieva neko neteica. Neko. Es vienu rītu izgāju no mājas uz tuvējo veikalu. Es neteikšu, ka man bija pohas vai kas, bet, iepriekšējā dienā laikam bija dzēris, jā. Es tā īsti neatminos. Bet es atminos to variantu. Es iegāju veikalā, es nopirku Carlsberg buņģiņu alus 0,5. Neko tā nedomādams samaksāju visu. Izgāju no veikala ārā.
minūtes 10 skatījos uz to buņģiņu un domāju, laiks mums tomēr šķirties ir pienācis. Es izdzēru pēdējo alus buņģiņu. Es vēl atceros, es izmetu viņu miskastē un pateicu, no šās dienas es vairs nedzeru. Es nedzeru 5 gadu. Tas viss ir sevī. Ārsts, protams, palīdz, jā. Nu, turās, ka es izlēmuši tik tiešām to izbeigt. Es arī, nu jau, cik jau 2,5 gadi, jau 3 varbūt tās, esmu atsācis dzert, bet, nu, nekas tas nav labs. Es ar tādu. Domāju, ka tas viss ir jāizbeidz. Es domāju, ka pēc nedēļas es uzfilmēšu vēl nākamo video, kā man sokās. Pēc nedēļas vēl nākamo. Kurš grib, var piesakot, kurš negrib. Neitrālos komentārus lūdzu atstāsim pie sevīm, bet, nu, visi paši savās rokās. Alkohols neko labu nedod. Pīsiņš.